Labdien, svari jūlijas. Svari. Svari joprojām ir zirgā. Svari kustībā, aktivitātē, darbībā, vēlmē traukties, vēlmē būt ceļā, darīt, mācīties, iet uz priekšu, izbaudiet vasaru no visas sirds. Tā kustība pašlaik ir jums ļoti harmoniska, tā vēju sajūta matos ir ļoti harmoniska un tāds liels izrāviens, kurā jūsu ceļā nekas nestāv. Jums ir jāievēro ceļzīmes, bet nekā savādāk, nekas jūsu ceļā nestāv. Man liekas, ka pat varētu mazliet viņās pārkāpt dažos mazos momentiņos. Ja? Tātad skatieties, ko jūs gribat iemācīties. Šī ir kārts, kas liek jums iet uz priekšu. Varbūt jūs gribat kaut ko apgūt, kādas prasmes, varbūt motociklu braukt. Varbūt tas ir kaut kāds cits, varbūt tas ir ritens, varbūt tas ir jebkas, un tam pat nav jābūt veidam, kā jūs pārvietojaties fiziski. Tas varētu būt arī kādas mācības, piemēram, kur jūs ejat un dodaties uz priekšu, jo ir tāda ļoti liela izteikta mērķu sajūta pašlaik. Es zinu, ko es gribu, un faktiski es esmu uz ceļa. Es jūtu, ka es esmu uz pareizā ceļa, un tur jau viss ir iespējams. Darbs. Darbā fortūna. Fortūna jau arī iedod ātrumu. Tas nozīmē, ka svari, lai arī jūs esat gaisa zīme, man liekas, piesprādzēties šajā mēnesī, jo viss notiek negaidīt, notiek ātri, notiek jaudīgi, notiek tā, kā ir jānotiek. Šī ir karmas kārts, tas nozīmē, ka katram pēc nopelniem. Vienu otru var tādā fortūna arī kā korķi izmest ārā no situācijām, kur viņš jūtas ērti, komfortabli. Ja? Fortūna mūs noliek tur, kur mēs esam, tur, kur mums būtu jābūt. Ja? Līdz ar to, protams, kopsumā viņa ir labvēlīga kārtas, un es gribētu teikt, ka jums būs labi piedāvājumi, jums viņus vajag pieņemt, jo fortūna vienmēr saka, piedalies, jo ja tu nepiedalīsies, tad tu esi ārā no spēles. Un tā kā tu pašlaik, mīļais, svaru pārstāvi, esi spēlē iekšā, koncentrējies un piedalies. Ja? Viss notiek ļoti ātri, bet darba jomā noteikti pavērojiet, ko jums piedāvā. Ir vērts piedalīties. Ir vērts. Nav tā, tagad jūlijas, man tagad slinkums, es tagad neko nedarīšu. Nē, varbūt, ka tieši jūlijas ir tā labais laiks. Privātā dzīve. Privātā dzīve liek tā kā mazliet apstāties un paraudzīties savādākā perspektīvā. Ja? Tad ir kaut kāds noiets ceļš, kaut kāds noiets posms, kas liek jums uz dzīvi paskatīties savādāk, paskatīties uz savu partneri savādāk un kopsumā saprast, kā būs tagad. Jo šis ir tāds kā izaicinājums izmēģināt kaut ko jaunu, varbūt abiem diviem kopā, varbūt jums ir jauns kaut kāds interesants nodarbs, varbūt jums ir jauns plāns kaut kāds, varbūt tas ir jauns dzīvoklis, varbūt tā ir jauna mašīna, varbūt tas ir jebkas jauns, ko jūs abi tagad tā mierīgi apstājoties blakus saprotiet. Varbūt tā ir jūsu attieksme vienam pret otru mazliet savādāk. Tajā nav nekā negatīva, ja, bet tā kā pastāvēšana blakus un paplānošana uz mirkli, kaut uz mirkli apstāties un paplānot, kā būs, kādas mums ir iespējas, ko mēs varētu gribēt. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī arī ir tāda kārta, izlemšanas kārts. Redz, man blakus ir cilvēks, un es tā kā nezinu, ir labi vai nav, un man ir piedāvājums, un es arī tā stāvu un domāju, dar vai nedar, ja? Un viens puses šajā kārtī pārkāpjot pār slieksni, un tu vari pateikt nedar, un otrs puses tu tā paskatoties, vari teikt, jā, man dar, un kādu laiku, kādu posmu es esmu mieri iet kopā ar šo cilvēku. Ja? Tāds ir galvenais jau jautājums sev. Un par ko dar padomāt? Dar padomāt par to, kā es jūtos. Kā es jūtos, jo laiks ir ļoti dinamisks, daudz lietas notiek ļoti ātri, nav laika domāt, ir jādara, ir jārīkojas, ir jāpiekrīt, Un varbūt jūs varētu, mīļie svari, katru rītu
nosēties pie spogula un paprasīt, un kā es jūtos. Un tad ir nevis labi vai slikti, bet kā. Lai jums izdodas šis brīnišķīgais mēnesis, man liekas, viņš būs dinamisks, ātrs, jautrs un jums patiks.